Un šodien iziesim cauri trūkumiem, priekšrocībām un visticamāk arī tendences paspēsim, jo uz beigām tās lekcijas būs krietni, krietni plašākas un jau krietni praktiskākas, tā kā jums vajadzēs ļoti uzmanīgi skatīties līdzi. Tad, jo ne viss ir balts un pūkains, tā tad ir foršas lietas, ir neforšas lietas un ir pie kā pieturēties un ir tomēr kam bišķīt pasakot līdzi. Tad apstīsimies e-komercijas platformu apskatu, ko tas nozīmē, kad mājaslapu kādreiz, kad cilvēki taisīja, tie bija tādi, tie jau ir ģeniāli, tie ir baigi biezie cilvēki, nu, tie ir bagāti, jā, viņiem ir sava lapa. Man savu lapu, ja es būtu pārreikinājis savās stundās, cik es prasu pa konsultācijām cilvēkiem, man lapa būtu izmaksājusi no nulles līdz pabeigtam procesam kaut kāds 600 eiro. Bez mācīšanās, bez priekšzināšanām. Zinu, kā vīriešu pamācības jau ir domāts tikai citiem cilvēkiem. Mums nē, es eju, daru. Šis viss kurs būs balstīts tikai uz to, kā es uzkāpu vienam grābeklim, kā es uzkāpu otram grābeklim, kā es iztērēju naudu nevietā, kā es iztērēju palielu naudu, kļūdoties kaut kur. Tas viss kurs balstās tikai un vienīgi uz manām kļūdām, un es jums mācīšu, kā to nedarīt. Jo tas viss kļūdas šeit maksās kaut kādā ziņā. Es esmu kursu laikām lapu izdzēsis, netīšām, tad es pārgāju uz krievu valodu komunikācijā ar datoru. Tad to ierakstu es dabūju rediģēt, lai nebūtu man lamāšanās pa vidu, bet visu kaut ko es tā mēģinu un daru un ķimerējos. Un es jums rādīšu, kā to nevajadzētu atkārtot man to tur darbības stilu. Un e-komercijas platformas tās ir jau gatavās saturvadības sistēmas, kur jūs varat gatavos mājaslapas, viņi ir tā kā puzles, liekam kopā mājaslapu. Viena sadaļa, otra sadaļa, bloks kaut kāds ar informāciju, vēl viens bloks ar informāciju. Virsraksts, apakšvirsraksts un tādā garā to mājaslapu var uztaisīt jebkurš bez programmēšanas valodas. Es nemāku nevienu programmēšanas valodu. Man kādreiz bija sapnis iemācīties programmēt, domāju, nu gan es būšu zirgā. Vienu lekciju noklausījos, un tas ir tik nenormāli garlaicīgi. Es to nevaru, man vajag uzreiz rezultātu. Viņi tur sēž, priecājās par savu kodu. Man vajag uzreiz redzēt, kāds process notiek. Un es sapratu arī to, ka man tā programmēšana nav vajadzīga, es to negribu. Un ja kāda pabeigs šo kursu un sapratīs, nē, tas nav man. Tikko pirmīt man beidz ar vienu meiteni, viņa teica, jau Gint, es sapratu, tas nav man, un es nedzīvošu ilūzijās, pat mācēties mārketinga, nu gan es varētu mainīt darbvietu. Nē, man nepatīk to darīt, es to negribu darīt, un tas nav tikai sēdēt Facebookā. Tas ir ļoti liels, nu, darba apjoms. Un viņa teica, super, arī atbilde ne ir atbilde, tā kā es arī vienmēr to skatu ar jā un nē, abas ir atbildes. Un apstīsimies, kur tad tās platformas var uztaisīt, tātad tās mājaslapas, iziesim cauri, kā tad izveidot efektīvu mājaslapu, jo mājaslapā ir forši cilvēki viņu arī atrod, cilvēki viņu saprot, cilvēki gal galā viņā var izdarīt kaut kādus pirkumus un atrast sev vajadzīgās lietas. Tad iziesim cauri mājaslapas izstrādes procesam, kam pievērst uzmanību mājaslapas izstrādes procesam, jo ir ļoti būtiski, kā mēs to mājaslapu pašā sākumā uztaisam. Jo, ja būs draņķīga mājaslapa, sociālā tīkla reklāma jums būs, vajag sakot, slikta. Google reklāmu jūs praktiski nevarēsiet izveidot, jo mājaslapas struktūra ir pats pamats, ko skatās Facebook un Google, veidojot savas reklāmas. Jo jūs katram produktam vajadzēs savu saiti ielikt un to Google, to cilvēku nevis vadāt ekskursijā pa savu lapu, bet ja viņš meklē, pieņemsim, Elzas kurpes, tad viņam jāiezved no tās reklāmas tieši uz tām Elzas kurpēm, nevis uz meiteņu kurpēm. Un līdz ar to jūs, kad sāksiet skatīties šo te, kā jūs paši meklējat informāciju, jūs arī diezgan precīzi jau zināt, ko jūs meklējat un ko jūs skatīsieties. Un līdz ar to tai mājaslapai jābūt ir perfektai. Tad apstīsimies, kā tad ir stratēģija izveido. Stratēģija būs diezgan maza šī te sadaļa atvēlēta, jo es vienmēr piedalījos stratēģijas izstrādē, bet es biju arī tas, kas viņu mēģināja tā kā izpildīt. Un, jo papīrs jau panes visu, mārketings sazīmē visu uz papīra, un tad pārdevējs skries kā suņi mēlis kārusies, mēģinās tā stratēģiju realizēt. Es esmu sev viens gan stratēģis, gan pārdevējs, un līdz ar to es esmu vairāk tā, ja maziem uzņēmumiem labāk pamēģinam nedēļu, strādā, nestrādā. Nevis pusgadu taisam stratēģijas, nedod Dievs iepinam kaut kādu stratēģiju tur, kas mūžā nav neko pārdevis dzīvē, mūžā nav runājis ne ar vienu klientu viens pret vienu. Un tādam uzticam pa pāris tūkstošiem to stratēģiju izpildīt, papīrs jau panes visu. Redzat, Dienvidtilts bija pāri 4 vietām Daugavā, tagad ar Rail Baltics arī ļoti skaisti uz papīra, kamēr nesākam būvēt viņu. Darīsim tā, mēģinam, daram, skatāmies, testējam un tad atmetam, kas nestrādā. Paturam to, kas strādā. Mārketinga miksu, iespējams, ka skolā esat mācījuši, te ir jauni cilvēki savākušies, vai jau skolā dzirdēju tādu lietu.
kā marketinga miks, jo tam čuķi pieskaršos, un tas ir ļoti būtisks moments, jo galu galā pats svarīgākais ir prece, pati prece pakalpojums, cena, pieejamība un kur viņu var atrast, un galvenais arī servis, kā jūs to visu procesu kūrējat ar saviem patērētājiem, klientiem. Jo, ja jums būs draņķīga prece, mājaslapa jūs neizvilks. Ja jums būs dārga prece, Facebook reklāma, Google reklāma jūs neizvilks. Jo galu galā, nu, Evi ienāks, jā, nu, super reklāma, jā. Bet viņiem ir divreiz dārgāk. Es nopirkšu no viņiem tikai tāpēc, ka tur ir baigi foršā reklāma. Nē, tā nav un nekad mūžā nebūs. Līdz ar to ir jābūt foršai precē, pakalpojumam, ko cilvēki grib. Un ir ļoti labas kompānijas, kas strādā bez mājaslapām, bez Facebooka, jo viņiem pietiek no mutes mutētēm, tur ir super servis, brauc tur, ej tur un dari to. Un jūs taču arī gan jau kaut kādas lietas pakalpojumus pērkat, patērējat, un mūžā neesat bijuši viņu mājaslapā, mūžā neesat redzējuši viņu reklāmas, bet viņi no saviem klientiem atsisties nevar. Viņiem jau pieraksts ir gadiem uz priekšu. Vai jūs esat redzējuši, piemēram, savus frizieres, tur, nezinu, mājaslapu, vai savu zobārstu, ko nemīlam mainīt, vai savu osteopātu bērnu, vai kādu bērnu higienistu. Nu, mēs ejam, ja tur bija forši, mēs tur ejam, kā no kafejnīcām arī mēs vienmēr atgriezamies, ja tur ir forši. Bet, ja kafejnīca būs super mājaslapa, super reklāma, un pirmajā minūtē izlamā mūsu bērns, kur tad viņi ir auguši, tev ar bērniem nevar ierasties, un nu, jūs otrais tur neatgriezīsieties, es gandrīz pārliecināts. Tad digitāla mārketinga veidi un kanāli, viņi ir kaut kādi 10 veidi un kādi 8 kanāli, kā mēs varam nokļūt pie cilvēkiem. Un pašu pamatā ir satura mārketings. Ja jums nebūs saturs ir viss, ko mēs varam publicēt digitālajā vidē. Ja jums nebūs saturs, ja mums nebūs forši raksti, foršas cenas, foršas bildes, forši podkāsti, infografikas, nu, bildes, video, vienalga, ko jūs taisat kā saturu un kādu satura veidu jūs izvēlaties. Ja jums tas nebūs, jums nebūs ko likt mājaslapā, jums nebūs ko likt sociālā tīklā, jums nebūs ko likt un galu galā arī Google reklāmās. Saturs ir pats, man liekas, ka piņķerīgākais, un arī man visi studenti beigās piekrīt, čak jā, krūmiņa saturs ir pats svarīgākais. Sociālo tīklu reklāmu uztaisīt tīri tehniski nav grūti, Google reklāmu uztaisīt tīri tehniski nav grūti, bet tur būs ļoti daudz vajadzīgs saturs, noteiktos parametros, noteiktos garumos, pēc Google prasībām un pēc meta prasībām. Tāpēc, nu, būs diezgan piņķerīgi to saturu veidot, un es iesviedīšos kādreiz arī manās kurpēs, un jums likšu padomāt tekstus tām reklāmām, ko es taisīšu jūsu lekcijā. Un jūs redzēsiet, tie teksti nenāk galvā. Nu, es neesmu teksta cilvēks. Ja man būtu teksti galvā un saturs un vizuāļi, nu, es būtu laimīgākais cilvēks pasaulē, bet man nekas no tā nav. Un iesim cauri sociālā tīkla mārketingam un izveidosim arī reklāmu. Izveidosim pirms Facebook biznesa kontu. Ko tas nozīmē? Tātad mēs reklāmu varam palaist no Facebook biznesa konta, tātad nodalīsim savu privāto dzīvi no biznesa lietām, un Zane nāk skatīties mani, ko tad krūmiņš dara, vai viņai interesē tieši manas darba lietas, un viņas piesako tai lapai. Nejaucam divas lietas kopā, jo gan jau jūs arī esat pazīstat kādu cilvēku, kas katru dienu nošēro kādu postu, ka viņš uzadīs jaunas zeķītes, kā bez kāpostas, salasīs gailens, un tagad ir iespējams viņas nopirkt. Nu, Facebookam privātēm ir sava vieta, biznesa kontam ir sava vieta, un no tā jūs varēsiet izveidot arī reklāmu. Tad uztaisīsim 3 veidu reklāmas, vienu vienkāršāku, vienu bišķīt sarežģītāku, vienu jau tādu, nu, kur mēs varēsim pat ielikt 10 dažādas saites uz mājaslapu. Tā kā, nu, arī tādu uztaisīsim. Te mēs atdursimies par to mājaslapu, kādu mēs ir uztaisīti, vai jums jau ir mājaslapa. Tad pieķersimies arī, ka Facebooks nav tikai pārdošana, Facebooks nav tikai tirzniecība, bet Facebooks ir apusēja komunikācija. Bieži vien cilvēks iet pastīties, kā jums veicās, bieži vien cilvēks iet skatīties, kā jūs komunicējat cilvēkiem, vai vispār komunicēt cilvēkiem. Un bieži vien cilvēki ņem tieši vērā tās klienta atsauksmes, ko tie cilvēki raksta pa jums, nevis jūsu superīgās reklāmas vai superīgo mājaslapu. Cilvēku feedbacks ir daudz, daudz, daudz svarīgāks. E-pasta mārketingam pieķersimies arī. Tur arī saturs ļoti būtiski. Ja mums ir foršs saturs konkrētajai auditorijai, ko sūtīt, dzīve būs izdevusies. Parādīšu arī e-pasta automatizācijas iespējas, tātad ar ko var izsūtīt automatizēt šo e-pastus, kā mēs varam
profesionāli un online ievākt klientu datus, tātad viņu e-pastu, jo mēs nevaram sūtīt jebkuram, kas piesakās vai, nezinu, ieraugam vīru firmai milzīgā datubāzi, vai visiem izsūtīsim savus piedāvājumus. Nē, mēs to nedrīkstam darīt. Jo vidējā statistika ir tāda, no 1000 cilvēkiem viens sūdzēsies, vai viens būs muļķis. Līdz ar to, nu, uz tādu uzrauties datu inspekcija pienāks klāt un paprasīs savu krūmiņu, kāpēc tu viņam sūti, kur tu dabūji viņa kontaktus. Līdz ar to mums jābūt ir gataviem uzrādīt, kurā vietā mēs dabūjām viņa e-pasta, un tā ir automatizētā e-pasta savākšana, parādīšu ar kādas tādas formas uztaisīt. Man arī mājaslapā tādas ir uztaisītas, lai mēs legāli varētu šos informāciju sūtīt. Jums pašām gan jau nepatīk arī visi tie tur e-pasti, nu tagad kurai nav šodien atnākuši vismaz 15 temo piedāvājumi. Pēdējā brīža piedāvājums un tam līdzīgi, vai ne? Jā, ja nav 20, tad es viņiem zvanu vakarā, vai ar jums viss kārtībā, ja nav 20 atgādinājumu pa dienu. Un jums tas viss ir iebjās, bet tā kā mēs šo visu taisīsim, mums liksies, kāpēc cilvēki nelasa e-pastu, kāpēc nelaiko, kāpēc nespiež uz tās reklāmas, kāpēc viņi nenāk uz tās mājaslapas. Mēs būsim otrās kurpēs un redzēsim, nu, jā, mēs arī esam tie riebīgie, kas neapstiprina kukijus, mēs neuzspiežam uz reklāmu, mēs neuzspiežam īkšķīti, mēs nestamies to video. Es esmu pilnīgi tāds pats. Tā kā man to neizdara, nu tad kaut kas nav riktīgi, kaut kas ir štukot, un ko varētu pamainīt. Digitālā satura autoriem arī pastīsimies, ir no studentiem bijuši forši feedbacki, kas ir strādājuši ar viņiem, izstāstīšu, kam pievērst uzmanību, tiešām bez ironijas, pa viņiem bieži vien nepatīk, ka pa viņiem ironizē, un tā kā bišķi smaida. Pirmkārt, viņi milzīgi darbu dara, protams, ir, pa kuriem var smaidīt. Bet viņi milzīgi darbu dara, un viņi arī pārdošanā diezgan forši var palīdzēt. Tad mīļākā tēma ir SEO. Varbūt zināt kāda, kas ir SEO. Denis, atvainojos, es pāriešu uz sieviešu dzimti, ja? Denis, jūs tur esat, ja? Neuzmetīsiet pūli. Es neapvainošos. Ne. Viss kārtībā, jā. Galvenais, redzat, kā mums paveicies. Mēs 2 un 14 dāmas. Vai zināt, kas ir SEO? Vismaz saīsnējums, kamēr es padzeros ūdeni. Search engine optimization. Jā, un to pats pāriem manā valodā, lai izstāstītu citiem cilvēkiem, ko tas nozīmē. Nu jā, tas tā kā sanāk, kā optimizēt, teiksim, lai cilvēki varētu atrast tavu produktu, tavu mājaslapu. Es to tā saprotu. Jā, mēs principā ar to SEO, Search Engine Optimization vai meklētāju programmu optimizācija palīdzam meklētāju programmām cilvēkiem parādīt mūsu lapu. Uzreiz pārslēgšos pišķīt uz vienu ekrānu, parādīšu, kas tad ir tas SEO. Daudz maz. Tā es te lēkāšu pa ekrāniem, ja? Lēkāšu pa ekrāniem, jo lekcijas vada no 3 ekrāniem, lai man būtu ērtāk. Un tūlīt es Google. Gribēju uzdot stulbi jautājumu. Jūs droši visi jautājumus varat uzdot studentiem, nav stulbi jautājumi. Man mēdz būt stulbi jautājumi. Tā. Google. Pasakiet kādu atslēgvārdu, ko mēs šodien varētu uzmest aci Google. Parādīšu jums to SEO un reklāmas. Un kā Google pirmā lapa vispār izkārtot. Gan jau, ka ir redzēts, bet nav pievērst uzmanību. Ko mēs varētu pirkt, iegādāties, meklēt? Izlaidam kleitu noteikti, ne? Izlaidam kleitu man jau, es šodien jau tā lēni runāju, man bija 2 dienas izlaidums brāļbērniem. Tā izlaidama kleita. Tā arī dāmas meklē izlaidama kleitu, ja? Jā. Tik vienkārši meklēt, ja? Es domāju, kaut ko jau baigi tur gribat. Kaut izlaidama kleitas. Tā redzat. Pirmais, ka mēs darām, vienmēr paskatāmies, ko Google mums rāda priekšā. Šeit nav pats labākais piemērs, bet apstīsimies. Google bieži vien jums parādīs jau, ko cilvēki meklē, kā cilvēki meklē. Un tas SEO pamatā ir atslēgvārdi, kā cilvēks meklēs jūsu produktu. Un jums jāzina, jums jāieliec ir cilvēku ādā, kā cilvēks runās, rakstīs par jūsu produktu. Vienmēr jāieliec viņu ādā. Manus kursus cilvēks ar 6 dažādiem nosaukumiem nonāk mājaslapā. Un tie tikai vienu kursu. 6 dažādiem vārdiem, 6 dažādām frāzēm viņi nonāk un viņi domā vienu un to pašu.
kā piemērs digitālā marketinga kursi, digitālais marketings kursi, digitālā marketinga kursi, kursi marketinga kursi un marketinga studijas. Un viņi visi atnāk šeit pie manis. Un jums vienmēr būs jāsako līdz tajā lapai, kā tad cilvēki galu galā jūs meklē. Un reku ir izlaiduma veids. Tā, reklāmas šeit nav. Google. Kā tad izkārtota ir Google lapa? Tātad virs organiskiem meklējumiem, kas ir? Mums neko neizmaksā. Šie ir organiskie meklējumi. Šeit nav rakstīts klāt sponsorēts. Ja būtu rakstīts sponsorēts, tā ir Google reklāma. Šeit tā tad ir organiskais meklējums 1, 2, 3, 4. Šī te olimpiāda, par ko mēs cīnāmies, lai mēs nonāktu pirmkārt Google pirmajā lapā, kas ir 10 pozīcijas, otrkārt, jo augstāk, jo labāk, jo augstāk, jo labāk. Jo jūs jau arī neesat šajos te ikdienā šajā te visā procesā iekšā, jūs saprotat to, ka šeit gan jau, ka nevar nonākt pa blatu vai tāpēc, ka man brālēns tur strādā, vai ne? Šie ir kaut kādi nopelnītie darba augļi, un kā jau Renāta pareiz minēja, šie ir tie SEO, meklētāja programma optimizācija, un šie visi mēs mācīsimies viņus uztaisīt šie tie SEO parametri, title un description. Ir dažas lietas, ko es nevarēšu iztulkot, un šīs ir tās 10 organiskās pozīcijas. Un šeit arī apakšā var parādīties reklāma. Tātad sponsorēts nozīmē reklāma. Tā ir tā Google meklēšanas reklāma. Tātad Google pirmā lapa tiek izkārtot 4 reklāmas augšā. Ja ir reklamēties gribētāji, 10 organiskās pozīcijas pa vidu un 3 reklāmas varbūt apakšā. Un tā katrā lapā 10 organiskās pozīcijas un 10 organiskās pozīcijas. Tā tiek izstrādāts Google, un tur ir ļoti būtiski arī nonākt. Tā ir tā analītika. Man ir jautājums. Jā, droši. Man Facebookā bija sievietes dievietu akadēmija, man kontu nobloķēja. Un tā kā nozaga, un es viņu nevarēju vairs atjaunot. Bet tā kā es tikko googlēju, iemetu, sievietes dievietu akadēmija ir pati pirmā, kas ir augšā, bet viņš vairs neeksistē. Kā viņu var izdzēst, jo tagad ir jāveido viss no jauna. Respektīvi vecā Jums lapā. vajadzētu vērsties pie Google, tur nav vainīgs, jums vajadzētu vērsties pie Facebooka, izdzēst, anulēt to kontu, jo Google'am ir tāds niķis, kad viņš rādīs arī vecu informāciju. Viņu Jā. no Google's neko nevar izdzēst. Okay. Jā, no Google's neko. Man arī tieši izlaidumā sēdējām ar savu draugu studentu, kurš nāca pie maniem kursos, un viņam viņš diezgan zināmā Latvijas grupā spēlē, un viņam kopš senām dienām tur ir ielikt tāda metālista bilde, un tā rādās vienmēr pirmajā vietā, kad ierakst viņu. Un viņš tā saka, Krūmiņas ierakstu, es sūtīju atkal CV, un man neviens neatbilda. Viņš saka, varbūt pie vainas mana bilde. Izlaidums bija kaut kā 2-3 naktī. Es saku, davai, parādi man to bildi. Es viņu tikai uz policiju sūtītu. Viņš saka, kā es to varu izdzēst? Es saku, nevar izdzēst. Tā ir tā vēsture. Tāpēc mēs arī vienā reizē kaut kad nonāksim pie domēna vārda, un Google's patur visu no Google's, neko jūs izdzēst nevarat. Tāpēc, skatāmies, ko mēs arī ikdienā liekam, ko mēs komentējam tos pašos Twitteros, visur pārējās lietās. Ja galīgi Rinkevičs kungs pateiks, es vairs negribu būt prezidents, un tagad prezidenta būs Sintī, viņai būs laiks saņemties un iet tur. Un ja ir kaut kāda savāda rakstura informācija, tur redzam pa Krūmiņu vai tam līdzīgi, tad to no Google's nevar izdzēst. Jūs redzat, kā vēl kārā viss tā informācija. Ja? Tāpēc baigi prātīgi skatāmies, ko mēs vispār kaut kur liekam. Jo pastoties man Facebook, sapratīs, ka cilvēks neko dzīvē nav redzējis, cilvēks neko mūžā nav ēdis, un kur te vēl izbrauc ārā no Latvijas. Es tādu informāciju nekur nelieku, tas ir manai ģimenei un draugiem, bet to izdzēst, diemžēl, nevar nekādīgi. Tā. Auditrīgi. Parādīšu jums arī tādas tehniskas lietas. Diezgan tā lekcija būs diezgan tehniska, pagrūties, tad teiktu, gan man, gan jums, jo viens ir uztaisīt mājaslapu, tīri vizuāli uzmest tāds, forši, jā, viss baigi ātri, baigi skaisti, man patīk. Otrs ir iekaudos auditrīkos, tātad, kas to tīri tehnoloģisko pusi pastīsies, bilžu svarus, ielādes ātrums un tam līdzīgi, jo mājaslapā viens no būtiskākajiem parametriem ir mājaslapas ielādes ātrums. Un
To jūs uz aci nepateiksiet. Piemēram, es neticu, ka Arta tagad ieejot manā mājaslapā, redzēs, ka mājaslapa ielādēs 0,8 sekundēs vai 1,3 sekundēs. Nu, jums nav tā, nu, varbūt sievietēm ir tāda reakcija, bet, nu, Džeki to nepateiks mūžam. Un, attiecīgi, tad priekš tam ir audita rīki, kas palīdzēs mums saprast bilžu svaru, vai ir visi tie tur SEO parametri aizpildīti, ko mēs taisīsim mājaslapas neredzamajā daļā. Vai tas viss ir, nu, līdzīgi kā aiziesim pie ģimenes ārsta, ko viņš pateiks vienmēr man, Krūmiņš sāc sportot, beidz rīt, beidz lietot visādas dzērienus un dzīve būs izdevosies. Un viņš tāpat nosūta man pie Gulbi uz analīzēm, jo tur būs cipars ciparā. Kas man ir slikti, kas man jāuzlabo un pat cik jāuzlabo. Šeit visur būs cipari, šiem visiem parametriem būs cipari pretī. Šeit nebūs labāk, sliktāk, vairāk, mazāk, patīk, nepatīk. Šeit vienmēr būs cipari pretī. Un es neesmu ciparu galva, bet nu, kā tam mēs varam kaut ko izlabot, ja mums nav kaut kāds izēsts cipars vai ne? Un parādīšu tādus audita rīkus. Šie visi rīki, ko es rādīšu, ir pilnīgi bez maksas. Nebūs jums jāpērk nekas, nebūs pēc tam ikdienā jāpērk nekas, tā kā viss šis te būs bez maksas. Google rīka apskats, pirmais, ar ko mēs sāksim, tā ir analītika, un analītika parāda to, kas notiek jūsu mājaslapā. Kas notiek jūsu mājaslapā, pieņemsim, tagad es redzu tādu lietu, ka cilvēks ir mājaslapā no Daugavpils. Kādas lapas viņš ir apskatījies manā mājaslapā. To visu es jums arī mācīšu, tagad nevajag uztraukties, baigi ātri skrien uz priekšu. Jūs paši tādu analītiku arī pieslēgsiet, jo, ja mēs nemēram mājaslapu, tad arī īsti, nu, nav jēgas tai mājaslapai. Tas līdzīgi kā iet uz darbu un nezināt, vai mums būs alga, kad būs alga, cik galu galā būs alga, un vai man rītā jāiet uz darbu, mēs arī to nezinām. Un tā tad mēs redzam, ka viņš ir aizpildījis pieteikumu formu. Nu, nevar būt, ka cilvēks tagad iegādājās kursus, kad mēs jau vadam un es jau 2 glāzes ūdenes izdzērs. Nu, varbūt. Un to visu mēs redzēsim skaisti un jauki, no kuriem kanāliem cilvēki nāk, ko viņi darīja, cik viņi uzturējās tajā lapā, galu galā, cik no Facebook viņi atnāca, cik no Instagram viņi atnāca, un kopējos ieņēmumus arī redzēsim, tendences redzēsim to visu. Jo tas ir nenormāli būtiski, lai mēs skatītos, kas notiek ar to mājaslapu, lai mēs varam uzlabot tos ar parametrus. Tad vēl viens rīks būs MyBusiness. MyBusiness ir tāda Google vizītkarte, pirmā vizītkarte lapā, un ja mēs ierakstīsim, pieņemsim, ja mēs ierakstīsim šādu atslēgu vārdu, šis ir MyBusiness. Tāds vizītkartes gan jau ir kaut kur redzēts, vai ne? Varbūt nesapratāt, kur te viņš uzradās un ko. Šī ir vizītkarte jūsu biznesam. Tātad pirmajā lapā, kā man viens students teica, super vieta, kā nokļūt pirmajā lapā ar Google. Ja jums tā lapa vēl tikai attīstās, iet to ceļu uz to Google pirmo lapu un tam līdzīgi. Šeit visas pamata lietas ir redzamas. Bildes, mājaslapa, kā aizbraukt. Varam zvanīt cilvēkam, šeit cilvēki var ielikt arī atsauksmes, pastīties, kas tad tas čels ir. Adresi varam redzēt, šeit varam redzēt darba laiku un tālruņa numuru. Visas pamatlietas par uzņēmumu mēs šeit varam redzēt. Kafejnīca, autoservis, viss mēs ienākam, uztaisam un ieraugam. Tas ir pirmais solis pretī jūsu klientiem. Šo parādīšu, kā uztaisīt, un ja jums ir mājaslapa, nu, viņam ir jābūt. Viņam ir jābūt, es jums pa visiem rīkiem teikšu, viņam ir jābūt, visus tos rīkus, ko es rādīšu, viņam ir jābūt kaut kāda nozīme jūsu tajā marketingā, jūsu biznesā būs visiem rīkiem. Un es tajos rīkos arī rādīšu, ko tieši es izmantoju, no ko es paņemu no tā, ko es paņemu no tā, un ko es paņemu no tā, un tālāk jau varēsiet līst iekšā pēc sirds patikas. Un tad ir trešais Google rīks, ko es rādīšu, ir Google Search Consoles. Ko tas nozīmē? Ja analītika parāda visu, kas notiek mājaslapā, nu, no Facebook un Instagram ienākuši cilvēki no patiešo sameklējuši mājaslapu, tad Search Consoles parāda to, kā jūsu mājaslapu cilvēki atrod. Tā ir tā cilvēku valoda un kā jūsu mājaslapu cilvēki tie atrod, vai tās ir marketinga studijas, vai marketinga kursi, vai siļķi kažokā un tam līdzīgi. Un tas būs ļoti labs špikers, lai saprastu, ar kādiem atslēgvārdiem cilvēki jūsu mājaslapu redz un cilvēki no jūsu mājaslapā ienāk. Tas būs milzīgs špikers, izveidojot tālāk jau reklāmu tekstus. Un šis Search Consoles parādīs arī to, kā
Jūsu mājaslapa kotējās Google, katrai lapē ir pozīcija Google, un jūs redzēsiet, tā šitā lapa ir tajā pusē, šitā lapa ir tajā vietā, un šitā lapa ir tajā vietā. Lai uztaisītu Google rīkus, tātad mums, Google rīks, lai mēs izmantotu šos te, ir viena prasība, jums ir jābūt Gmailam. Ja kādam nav Gmails, līdz ar to, būtu forši, ja viņi uztaisītu, lai šo te visu procesu tālāk darbotos. Visi Google rīki arī ir bez maksas, viņš pieprasa tikai vienu lietu, lai tas viss notiktu caur Gmailu. Un noslēguma lekcijā tātad būs Google Ads, ko tas nozīmē, tā ir Google reklāmas kontu izveidosim, parādīšu, kā viņš tiek uzbūvēts, kad galu galā reklāma tiek parādīta, kāpēc viņa tiek parādīta, un ne visu izteiks nauda. Ļoti būtiski būs arī mājaslapas struktūra, reklāmu teksti būs ļoti būtiski, lai to reklāmu rādītu, un mājaslapas ielādes ātrums. Ja mājaslapa ielādēs lēnāk pa 2 sekundēm, reklāma var tikt neparādīta. Un tāpēc atkal nonākam līdz tam, ka viss pamatā ir mājaslapas ātrums un ielādes kvalitāte. Un uztaisīsim 2 veidu reklāmas, slavenāko reklāmu, kas ir meklēšanas reklāma, un otru reklāmu uztaisīsim maksimālās veiktspējas reklāmu, kur būs viss tīmeklis nosakts. Gan video reklāma, gan banneru reklāma, tās, kas mums nepatīk un seko līdzi, gan meklēšanas reklāma, gan Gmail reklāma. Ar vienu reklāmu mēs būsim principā pa visu internetu. Tāds mans ir mērķis, dāmas, paspēju sabaidīt. Diezgan intensīvs, es teikšu, kā ir. Mans mīnus ir tas, ka es gribu izstāstīt un parādīt vairāk, nekā man laiks ir dots. Baiļu nav. Kā Baiļu nav viss. Baiļu nav viss forši. Nevar sagaidīt mājaslapu, taisīties un ņemties un ķerties klāt un visu maiprātu. Citreiz studenti arī pabeidz mājaslapu kursu laikā. Es nerādīšu, kā taisa mājaslapa, es parādīšu, uztaisīsim skeletu, tālāk es to nerādīšu, jo visiem visticamāk nav aktuāls, bet iedošu 2-3 saites. Diezgan daudz būs ārējās saites, kur jūs varēsiet skatīties jau pa brīviem brīžiem, un ja kādi gribēs uztaisīt mājaslapu, iztaisīsiet to un redzēsiet. Uztaisīsim vīram, draugam, brālim mājaslapu, brālim visticamāk un vīram notirgosim to mājaslapu beigās. Un tas viss ir izdarāms. Vecākā studenta, kas ir uztaisījusi mājaslapu, ir, jau Inta ir, uzmaniet cik. Nevajag minēt 100 gadus, tas ir par šerpu jau. Izstāstīšu sarunu. 70. Kā lūdzu? 70. Čuķi vēl. Izstāstīšu sarunu, varbūt jums liksies jau kopā tas cilvēka vecums, bet diezgan tuvu. Zvana svešs numurs. Un svešs numurs, es jau teicu, ka es vienmēr paceļu svešs numurs. Zvana, vai Gins? Jā, tu tikai nesabaidies. Ko jūs parasti darīt šādā brīdī? Reāli sabītos, mazums kaut kas noticis, jo es neredzu savu ģimeni apkārt tajā brīdī. Jo brīvdienās man nekad telefons nav, ja mana ģimene visi ir apkārt. Ja nav, man vienmēr ir telefons līdzi. Es saku, kas paliet? Tu tikai nesabaidies. Uzreiz mauc ar tu. Es tā, ok, labi, kas te noticis? Un es saku, labi, kas ir vajadzīgs? Te Inta. Es saku, jā. Viņš saka, nesabaidies, man ir 74 gadi. Es saku, Inta, viss cieņa ar savu pašreizējo draudzeni. Esmu kopā 22 gadus, baigi grūti jums būs. Godīgi. Tomēr es aizņemts gandrīz. Viņš saka, nē, es gribu uztaisīt mājaslapu. Es saku, labi, viņam vajag kursos to rādīt. Es saku, jā, rādīs. Viskārt, ne tikai rādīs, bet ir rādīs, kā viņi pēc tam Google atrast un kā to analītiku uztaisīt un noreklamēt, viņi varēs to lapu. Ok, labi, dāma uzdeva ļoti konkrēts jautājums, ļoti foršs jautājums, un viņa tad bija aktīva. Paralēli kaut ko uzjautāja starp lekcijām, arī kaut ko es viņai to iedevu. Un viss kārtībā pēc kursa, paldies, ļoti noderēja. Viss kārtībā. Pēc mēneša atkal zvans, Gint, tu tikai nesabaidies. Es uzreiz, Inta, kas ir? Viņš saka, pasties e-pastu. Es saku, kur? Es tev nosūtīju minūti atpakaļ e-pastu, un tons ir tāds, praktiski, ka pēc viņiem būtu parādā kaut ko. Es saku, labi, apstos, un tur ir links. Ne labdien, ne uz redzēšanos, tur ir vienkārši saite. Es saku, kas tas ir? Mana lapa, kā tu domā? Es saku, ok, labi, uzmetē lapai, gan arī jāpieceļās, kad Inta runā ar manīm. Es ieju, ir ok, viss mājaslapa, un es, kad kāds klients atsūt man mājaslapu, es momentā viņu uzreiz kaut kāds 2-3 rīkos ielieku, lai pastītos tīri no tās tehnoloģiskās puses, vai tur viss ir štokos. Es saku, Inta, ļoti labi. Viņa saka, jā, man bija normāls čals, kas to iemāca. Es ok, labi, jā, neko viņa baigi neizplūda tur. Un viņa saka, kamēr man vecis hoķi skatās,
Es uztaisīju mājaslapu. Tā arī komunicē. Gan jau pa manīm arī tā runā sieva aiz muguras. Un viss ir iespējams. Ko es gribēju pateikt? Viss ir iespējams. Un skatīsieties, gribēsiet, darīsiet. Un galvenais nenobīties. Nu, ko jūs varat šeit izdarīt? Nu, izdzēsīsiet lapu, kaut ko nepareizi uztaisīsiet. Nu, jums ir vakar tā lapa nebija. Nu, ko? Malcam tālāk. Nu, malcam tālāk. Nekad neatskatieties, nesāciet krenķēties, ka kaut kas neizdodas. Tā jau es šito visu pasākumu būtu atmetis sen jau. Ejam uz priekšu, tā kā izdarāms ir viss dāmas un kungi.